wanna feel it. Nu, ko ir laiks Mercedesam, AMG klienta. Viņa rinda pienākusi beidzot. Mums vēl garāža nav pabeigta, bet nav variantu. Mums ir kaut kas jādara. Nu, ko iesim pielaist 6,3 litru AMG Mercedes. Jūs jau noteikti gribat, kāds ir tas cold starts, vai ne? 6.3 motoram. Pieliksim mikrofonu atsevišķi un laižam klāt. Laidīsim klāt, ne? Wow, labi skan, ne? Ļoti labi skan. Brīnišķīgi šādu dēļ gribētu brīvdienu vāģi. Kaut ko pēdējā laikā uz Mercedesiem vien. Reāli kruti. Nu ko, bišķi pagaidīsim, kad, lai uzsilst. Un tad jau brauksim, noliksim tuvāk garāžai, atbrīvosim bišķiņu garāžu un tad jau brauksim iekšā. Pēc tam es parādīšu, kāds viņš izstās mums tagad un apmēram izstāstīšu, ko mēs viņam darīsim. Braucam! Nu ko, te jau, kā jau redzat, man bišķiņi parādīs ceļu, kā man iebraukt mūsu VIP stāvvietā, jo tā man ir stāvvieta, kur stāv pabeigtie projekti un visādas spēļmantiņas. Un šeit es vispār pat nenojaušu, kad pavadīšu ļoti daudz stundas, lai sataisītu šito badass Mercedes. Tā nedaudz izstāstīšu, ko es zinu par šitiem Mercedesiem, kamēr ejam apkārt. Tātad šitas ir 6,3 V8. Viena, man liekas, no pēdējiem atmosfēriem. Ja ne pēdējie, ir vēl faceliftā šitāds. Šim konkrēti vajadzētu būt pie 500 zirgiem, jo stāv čips virsū. Ļoti laba komplektācija, Hamans kardons. Mega lielas bremzes. Un iet vienkārši labi, jo saimnieks, kad atstāja man atslēgas, viņš teica, šeit patestē, pamēģina. Kā tad iet, jo mums tur vēl pa redaktoru jautājumu kardānu. Bišķiņu dabūja iespiest grīdiņā. Nu, fantastiski vienkārši. Nu, to Haman kardānu pat īsti nevajag. Skaņa vienkārši ir stīgā. Perfekti. Tātad, ko tad mēs īsti darīsim šitam te zvēram, aprātam, skaitam? Mainīsim šitos uz melniem. Krāsosim diskus melnus. Suporti būs dzelteni. Krāsosim priekšējo buferi, kapatu. Šo te spārnu, durvi, šo arku, aizmugurējo buferi, bagāžniekam kaut kur ir buktīte. Notonēsim šito te aizmugurīti, vidējo daļu lukturim, lai izstās vēl agresīvāk. Mainīsim šito te reistīti. Taisīsim vēl dulāk izplūdi, jums ir atnākuši melni šādi gali. Uztaisīsim no nerūsējošā tērauda. Un neko mainīsim nost. Bunduļus, būs taisna izplūda. Es saimniekam prasīju, vai tev nav bēla, ko apskatē teiks. Šeit man tāpat ir cita valsts reģistrācijas numuri, viņš vienkārši mizās. Jo mēs jau vienu lietu īstenībā esam izdarījuši, mēs saregulējām šoferu durvi, bija nosēdusies no atslēga. Stūrīti reku ir īsā mums. No durvi bija šitā nosēdusies, ja te kaut kas ir bijis iepriekš. Tagad vismaz viņi mums nestaigā. Smuka taisās ciet. To mēs paspējām izdarīt. Pats labākais šajā visā pasākumā, ka man ir 2 nedēļas laika šito visu izdarīt. Pirmā nedēļa sakrauzosim, otrā nedēļa dosim medijam, lai satais visu forši tehniski. Un jāuzliek vēl ziemas riepas. Wanna feel it. Reik atnākušas vaintās visādas kastes. Doggy style. Tad mums ir vēl visādas kastes. Pakojam vaļā. Kas te mums te ir?
Tā un tā varētu būt mums difūzers, man liekas, aizmigrējies. Karbonu. Jums patīk šie tie on-package viģi. O, jā, šis ir aizmigrējies difūzers. No karbonādes. Paskatās. Nice, ne? Paskatās. Stilīgi. Nu, ko mums ir vēl viena kaste? Taisīsim to vaļā. Ja godīgi, tā varētu būt priekšējā lūpa. Nu, ko vienu paciņā taisījām, kā jau redzējāt, rīdīgi stilīgs kruts difūzers mums karbona bija, un tad taisam nākošo pačku vaļā un vajadzētu būt priekšējai lūpai. Un tā ir lūpa, mani mīļie. Bļiņ, arī datoru nogāzām. Bļa, kafija! Izgāz kafiju. Tā kafiju mēs savācām, bija šmuts, attaisīja kasti un kafija aizgāja pa gaisu. Nu, ko taisam vaļā un skatāmies, kāda mums tā priekšējā lūpa te ir. Wow! Nice, tā galvenais ekrāna nenogāz to. Ļoti labi. Bojās nekas nav. Visi forši. Visi stilīgi. Īsmā ļoti labi tāda kvalitāte. Viss tā smuki. Būs vēl jāuzliek. Tā kā mēs pēdējā laikā paši to daram, sākam darīt, tad es ļoti novērtēju visu šito te. Tas maksā ļoti dārgi. Šitā lūpa ar visu sūtīšanu bija gandrīz pie 400 eiro. Jā, likās milzīga cena, bet tas saprotams, tā tas vienkārši ir. Un es ļoti respektēju to, kas to dara, un ka vispār ir kaut kas tāds pieejams. Tā kā jā, mēs arī tagad lēnām izstrādājam stikla un arī uz karboniem ejam. Tā kā lēnām viss kaut kas parādīsies Eleven Instagramā un Facebook lapā. Tā nu ko ir laiks dzīt iekšā mersīt un ķersimies klāt. Kā saka, diezgan saspringts grafiks mums ir tieši 9 dienas, lai visu izdarītu. Es nezinu, kā to izdarīs, bet es jūtu, ka būs baigās naktsmaņas. Tā kā dzenam iekšā garāžā, garāža praktiski ir gatava. Nu, ko pirmie kadri no jaunās garāžas jau, kā jūs redzat, ciemiņi, kas atnāk, jau priecājas ridīt pa griestiem. Tā kā varat iemest komentāri, ko jūs sakat par šādiem griestiem, īstenībā viņi forši parāda visas buktas uz mašīnu. Tā esam iebraukuši mersīt, praktiski jau pabeigtās telpās, nu izstās dienu pret nakti. Un praktiski pabeigts tāpēc, kad mums ir pilnīgi slings elektriķis tur sēž, kurš soli vismaz 15 reizes dienā, kad atbraukt. Daļ viņi mums ir nepabeigti griezti un vēl visādi loriņi, bet pa lielam praktiski esam pabeiguši un man nenormāli patīk, nenormāli gaišs un tīrs. Cerams, ka kādu laiku tas būs, bet nu, baigi ilgi noteikti, ka nē. Tā kā jā, tagad atļausim nožūt un tad jau ķersies klāt, jauksim ārā. Kroči vajag šajā te tā kā tiktu kā tam čalim bija tā māja, kur ir tās dienas uzliktas. Kā jāpabeidz. Šitā martā padās, jo mums ir reāli 8 dienas vai 9 tikai. Reāli tas oši pēc naktsmaiņām daudzām. Nu, man, jo pārējie negrib tik ilgi strādāt. Visi jau 6 iet mājās. Nu, pa lielam. Bet man pašam interesē, vai es paspēšu vai nepaspēšu. Tā kā ķeramies klāt un jaucam visu nost. Wanna feel it. Tad, kamēr elektriķis mums velk vadus, jo viņam vēl ir daudz ko darīt, es tad izdomāju, tad noņemšu priekšā buferi, aizmugurē buferi, tur ručki jānoņem un vēl visādi sīkumi, lai nav tā, kad jāsēž visu nakti pie viņa. Yes, mums ir noņemti abi divi bumperi. Īstenībā aizmugurē gāja pat grūtāk, jo bija aizmirst, ka Mercedesam ir šī tāds te skrūvs. Viņi kā viss noņemās un tad tev vidus nemaz nenāk vaļā. Tā mums ir priekšējais noņemts. Tā mēs vēl noņēmām arī šito te Mercedes zīmīti, šitāda gan diezgan elementāra lieta, maz tāds klipsīts un gatavs. Vēl es gribu paspēt noņemt 6,3 litrus chromas un ručus gribu noņemt. Nu to, ķeramies klāt, jo laika ir maz. Esam jau mašīnu aplīmējuši nedaudz kontūrus, lai neaizskar shadowline rītdienas slīpēšanai. Esam izņemuši lukturi, ručku un benzīnbāks vāciņš jau ir aizvests jau uz krāsu veikalu, lai piemeklē toņu. Un Mercedesam šitam ir ļoti interesants tonis. Nedaudz vairāk sudrabs piepilināts. Viss, tu esi zaudējis šo spēli un krāsu vēl vēlreiz. Tā kā tas ir baigais challenge, tā tik liekās melna krāsa, viss jau sajies. Un mums noteikti, ka sajies.
Mums ir nākušā diena. Sāksim slīpēt mašīnu, kur saslīpējam ar klucīti, meklējam buktes visas, viena maza buktīte, kur mums ir jāizvelk, jāsašpaktelē. Un tālāk jau ir apakšā ļoti liela bukta, tur īstenībā ir ļoti daudz špakteli no iepriekšējā remonta. Tā kā man šitā vieta baigi nepatīk, nedaudz izlīdzināsim. Ir plāns un uzvilksim kādu špaktelīti, nekur ir otrai durvī. Jums noteikti likās no sākumā video, kas tur var būt, mērķis tāds forštīna, kāda vaina. Bet ir ļoti daudz buktas. Saslīpēsim arī kapatu. Kapatu vairāk krāsosim tikai tāpēc, ka mums ir atstumi visādi. Un tad jau saslīpējam, samatējam vietas priekš špakteles. Esam sašpaktelējuši visas aizņēmīgās vietas ar pirmo kārtu. Tā ir alumīnija špaktele. Man ļoti patīk alumīnija špaktele, jo viņi praktiski nesēžās un viegli strādāt ar viņu. Šeit jau esam saslīpējuši, jau samatējuši ar 800 papīru priekš gruntēšanas. Kaut kādas detaļas jau piegatavoju arī jau krāsošanai pie reizes. Pamperi ir gatavi, gan viens, gan otrs šeit, gan man palīdzēja nedaudz Uldis, jo pulksnes bija ļoti daudz, un es sapratu to, ka es gribu šokur vēl ļoti gribu nogruntēt to visu pasākumu. Tā kā volā, bišķiņa čiki piki, plēvītes, papīrīši, lentītes, un mašīnu esam jau sagatavojuši, aplīmējuši priekš gruntēšanas. Un laiks gruntī. Izmantoju spektrālu grunti, epoksīdu. Epoksīdu pūšu tāpēc, kad ir špaktelēts, un šo tur varbūt ir metāls ir redzams, lai mums nesūcās cauri mitrums. Uzlaidīsim epoksīdu spektrālu grunti. Un viņi arī nesazīmē špakteli. Tāds ir ļoti labs. Plus visur piepūšam, kur ir špaktelēts, kur ir nedaudz ārā lien metāliņš. Arī ļoti labi strādās uz chromiem, jo chromi ir nopūsti ar līmi, un pēc tam vēl ar epoksīdu. Un tad jau laiks ir pildošajai gruntī. Bliežam virsū pildošo grunti, es to daru vismaz 3 kārtās. Un pēdējo kārtu es cenšos vienmēr tādu šķidrāku, jo tad forši viņa novalkās. Līdz ar to ir vieglāk arī slīpēt nākušā dienā. Uzliekam garāžā 20 grādus, lai par nakti forši nožūst. Tagad jau braucam mājā čučiņāt. Wanna feel it. Labrīt! Ir ļoti agrs rīts un jūtos ļoti saguris, neizgulējies, bet pienākums sauc, tā kā nav varianti. Labrīt! Tā ir palikušas 8 dienas, lai nobeigtu Mercedes. Esmu nostādājis gandrīz 19 stundas. Mašīna, kā jau redzējāt, ir uzgatavota un nogruntēta. Un tagad ir 7 no rīta. Atbraucam apsieties, kā tad te izstās. Pēdējo kārtu nolaidu tādu šķidrāku, lai vairāk izlīdzinās. Lai ir vieglāk un ātrāk var saslīpēt, lai nav baigais grunts citrons, kaut kādu gruzīšu no pistoles izlidojuši. Tā jau nekāda vaina. Viņš taisns. Forši. Tagad šitas viss ir jāiet ar klucīti. Pēc tam vēl ar ekscentrisko mašīnu. Pēc tam vēl vienreiz ar roku. Tā šodien plāns ir grandios. Vismaz nokrāsot šito visu, bez bamperiem un sīkumiem. Šodien. Tā kā, jā, daudz enerģijas man un tad jau bliežam vaļā.
Klājam pāri, tad speciāli mums tāda krīta melna, kā jūs redzat. Tas ļoti labi parāda vietas, kur vēl varbūt ir kāda bukte, un parāda, cik daudz mēs esam gruntu saslīpējuši. Arī ņemam 240 vai 320 papīru un ar klucīt, viss pārējiem smuki pāri, taisnās virsmas. Un tad jau atkal sasmērējam melno krītiņu un malcam pāri ar ekscentru ar 500 vai 600 papīru. Izņemam visu švīks no rupjā, iepriekšējā papīra un dzenam iekšā kamerā un ejam jaukt krāsu. Kārtīgi samaisam krāsu, tad sagatavojam visus mūsu foršos bundelīšus, lejam iekšā un tad jau ar cerību, ka viss būs forši un krāsu veiklā nebūs neko sačakarējušies, pūtīsim virsū. Bet pēc paraugiem, ko uzpūtām, izstījās, kad būs ļoti labi sadarība. Let's go! Sākam pūst pirmo kārtu. Plāni es parasti viņu pūšu apmēram 50–40%. Ja gadījumā kaut kādi silikoni vai kas izīmējās, tad otrā kārtā var viņus labāk aizliet un piegatavot priekš otras kārtas. Jau, ja gadījumā mums kaut kas izlēts, bija pāris vietās, bet to forši novērsām un esam pirmo kārtu uzklājuši. Ko ir laiks uzklāt otru kārtu. Tā kā kamera ātri žūst, tad nav laiks nekādai pīpauzai, maucam uzreiz otru kārtu. Es esmu izšauts. Ko? Pagājuši 40 stundas, 42, un Mercedes esmu nokrāsojis. Gribējās bišķi labāk, kādu pārāk daudz grūžu trāpījušies, būs ko paslīpēt, bet kopumā man liekas, kad ir labi. Ko iesim apskatīties? Rezultāts īstenībā ir ļoti, ļoti patīkams. Pareizāk būtu bijis nokrāsotu virsbūvu un nākušajā dienā nokrāsot pārējās lietas, piemēram, bumpers, bet tā kā mums ir ļoti ierobežots laiks, dabūja raut arī bufers, un tas nedaudz sačakrēja man to, kad uz kapata trāpījās vairāki gruži no paša kapata, kaut ko bija sasteidzis, kaut kur nebija nopūts, izpūts, bet ir labi, nekāda vaina. Buferīši vispār ir ļoti labi sanākuši, labi novilkušies. Kapats arī labs, nezinu, vai jūs redzat tos pāris gružus, kas man īsti nepatika, ka trāpījās, bet nav varianta. Un šitā dura vispār ir ļoti labi trāpījusies. Man patīk. Kapats gandrīz kā spoguls. Un pie reizes arī lukturs abas divas nolakojām. Tā kā būs pavisam cits skats uz mašīnu no priekšas, no sāna un no visiem rakursiem. Kaut kā tā. Būs bišķi ko papalēt, jau grūdzīši ir. Tas jau laikam ir normāli. Šad tad paveicās, šad tad nepaveicās. Varbūt šur tur pasteidzos, sasteidzu, bet ir labi. Es domāju, ka būs bomba. Tagad gaidām rīt. Brauksim iekšā kamerā bet servisā. Un tad jau sāksim stēlēt visu. Liksim jau jaunās karbona detaļas. Un dzīsim uz pretrūsas apstrādi. Un daudz tehniskās lietas mums jādara. Un beigās vēl uzliksim keramiku. Un būs baigi zo. Sorry, iztos tāds noteikti izšauts, bet esmu reāli gulējis 6 stundas. Un visu laiku, cik man grib, tad jau var, bet tas nav normāli. Tā nav jādara, bet vienkārši man tā vajadzēja darīt. Tā kā gaidām rītdienu un braucam iekšā. Mums ir 3. diena pienākusi. Mercedes esmu jau iedzinis garāžā. Bija agri jau no rīta 7 un nepiefilmēju, bet jau saliku buferu, lampu jau ieliku. Un mums paliek vēl purņi jāsliek. Tā kā pabrauksim uz apakaļ, sastādēsim bumperi, mēģināsim pielikt jauno karbonu lūpu, un tad mums jādzen pirmdienā uz pacēlāju. Un uz pacēlāju liksim arī priekšējo bumperi, jo tur apakšā diezgan sarežģīti viņu uzklipsēt bez dangrata palīdzības. Un pa lielam un tad jau sāksim skrūvēt normāli. Vēl viena lieta ir tāda, ka Mercedesam no rūpnīcas nāk ļoti interesants tās lakas struktūra. Viņa ir daudz citronīgāka, kā piemēram citām mašīnām, vai arī kā mēs esam pieraduši, ka ir pilnīgs spoguls. Pa lielam, kad es mācījos, man mācīja, ka spoguls nemaz nav tik labi, kā piemēram nedaudz vilnīši, jo aerodinamika ir labāka, mazāk gružlība, mazāk putekļlība, jo uz plakans virsmas putekļs pielība labi vairāk nekā, piemēram, uz nedaudz uz viļņēns. Bet tas nav attaisnojums, kāpēc reiz sanāk vairāk citrons, pēc reiz vairāk sanāk spoguls, bet pa lielam tad spoguls vairāk domās tādiem šaukāriem, projektiem, individuāliem tā tālāk, bet tas nelielais citrons pa lielam no visas rūpnīcas nāk un Mercedesam tas ir pavisam izteikts, tā kā man vajadzēja nolakot kaut cik līdzīgi kā Mercedesam. Un man pat liekas, ka man sanāca, kur tad mēs varam redzēt, otru pusi nav krāsot. Ar bagāžnieku parādīšu. Skatieties, redzēt, kāds ir tāda neliela struktūra.
Un tagad aiziet uz bagāžnieku, redzēt? Esmu trāpījis. Diezgan par līdzīgi. Jā. Bamperīts mums smuki sanāca. Bampers īstenībā ap divi sanāca pat pārāk gludi. Es esmu izmēs godīgi pagulējis, jo man vajadzēja nākt jau vakarā, bet uzmet mīgs un aizgāju gulēt. Jo nav jau vairs vecums, ka var skriet. Nu 48 stundām 12 es pagulējis. Tad tu sāc just visu pēc kārtas. Bet neko mums vēl ir laiks visu paspēt. Tā kā darbojamies. Nu ko, ir laiks buferim, saliksim visus plasmas, parksensoriem gumiņas, pakojam ārā resti. Resta smuka melna. Ļoti labi iztīsies. Vienkārši bombačka būs. Man īstenībā patīk šis pasākums, kad viss sakrāsos un tu var forši likt prātīgi, smuki visu kopā. Nu vai nav ideāli? Man liekas, ka ļoti labi. Te mēs izņemsim ar priekšējiem Mercedes emblēmu un sapratam to, ka viņi ir chromāti. Mums viņa ir obligāti jānokrāso. Tā nočakarējos ar šito te resti. Kā jūs to redzējāt, sākumā nesanāca tā kā ieliec un pagriez, tā kā jābūt. Šis ir bišķiņ savādāk. Laikam Japāņi nav izdomājuši to taktiku, bet sapratu to, ka šis ir chromāts. Mums nekas chromāts priekšā nav, izņemot Mercedes zīmiņš to te apaļo. Bet tur vēl jāpadomā, kā viņi varētu dabūt smuku melnu. Līdz ar to man vēl jākrāso ir dažas detaļas vēl mazās, taču to arī nokrāsosim melnu. Un reste mums ir šī tāda. Un tagad mums jāpieslēdās pie šīs lielās kastes, jo tur ir karbona lūpa, kas liksies šeit. Tā kā taisam vaļā un liekam klāt. Gribu jums pateikt milzīgi paldies par atbalstu par iepriekšējiem video. Ļoti patīkami redzēt, ka tik daudz skatās un visiem interesē. Un lūdzu ieraksti komentārā, ko tu saki par šādu veidu saturu, par klientu mašīnām un pašu būtību, ko mēs darām un kā mēs to darām un kā mēs to pasniedzam. Tā, lūpu mēs uzlikām bamperam, bamperu sastelējām. Likmēs viņu virsū neliksim, jo mums vēl jānokrāso tās chromātās detaļas. Resteitā Mercedes zīmīti, ko es jums rādīju, un. Tad mēs uzbrauksim uz pacēlāju un tad liksim viņu. Jo, kā jau redzējāt, es tur mēģināju, bet sapratu, ka nočakarēšu vairāk nekā labums no tā visa. Tad tagad mēs liksim, vai vismaz apskatīsimies, kā var uzlikt karbona sliekšņi uzliks. Ejam pakaļ. Šitās garāks par mani. Oh my god. Nu ko, taisīsim vaļā. Tā mums tas slieksnis ir baigi iepakots īstenībā. Skatieties. Pilnīgi šādās te kastēs. Mums nāk līdzi kaut kas vēl te garšīgs. Nu ko, taisīsim vaļā. Tā mums ir skrūvīts nāk līdzi. Ar visiem apasējiem. Baigi iepakojuši. Domāju gan. To sauc pie iepakošanu. Ja esmu kādreiz difuzējums atnāca karbona, bet jau ar nelielu defektu, kur man būs jālabo. Jo bija sūdīgi iepakots. Tā, nu ko? Taisam vaļā. Nifiga! Paskatījā. Nu ko piemērīsim? Viņiem būs traki, labi, ne? Oh my god. Traki, labi. Paskatieties. Tāds šaurāks te, tad aiziet tāds platāk. Būs labi. Un arī smuki dara. Arči ir ļoti labi satries. Tālāk viņš iet tur. Tad mums būs vēl te uzlika. Arī aiziet tāda pati plata. Un tad jau milzīgs difūzers. Patīk man šitāds mantiņas likt. Izsīsies mega agresīvi. Uz vasaru pilnīgi prasītos viņu pasēdināt. Jā, tā.
Es ļoti gribu atvainoties par to, ka veselu vienu dienu nefilmēju, kā tu mums iet ar Mercedes, jo bija baigais stress, baigā skriešana, super nogurums, maz gulēts un nenormāli daudz domas galvā un kas tik jāpaspēj, kas tik mums jāizdara. Tāpēc parādīšu, ko jau mēs esam izdarījuši. Mums vēl ir palikuši 3 dienas. Ieskaitot sestdienu, tāpēc vēl ir ko darīt, bet ir ļoti pozitīvi. Izstāst, kad paspēsim, pat iespējams, varbūt ātrāk kā vajag. Tātad, ko esam izdarījuši? Mēs esam nomainījuši eļļu, mēs esam nomainījuši sveces, poles, priekšā amortizators, atsaites, man liekas, 4 tur veida, nemācēšu pateikt, neesmu baigi tehniskais čals, kas tur kā notiek. Esam noņēmuši diskus, esam nokrāsojuši disku, esam uzlikuši ziemas riepas un lukturiem notonējuši vidējo daļu aizmugurējiem. Un sagatavojuši esam suportus priekškrāsošanas un esam uztaisījuši pretrūsas apstrādi. Tā kā jā, un esam arī uzlikuši priekšējo buferi jau, reisti jau sataisījis, viss kaut kas, vienkārši čupiem tur iet štēles garām, tā kā ejam parādīšu, kādas apmēram izstās. Tā un mašīna jau stāv mums servisa daļā, nedaudz te būs bardaks, es ļoti atvainojos par to, bet voilà, Mercedes mums ir jau pacēlāja jau veselu, jau šitā būs otrā diena. Esam uztaisījuši pretrūsas apstrādi. Rekur tā kā droši zvani raksti, ja tev arī vajag. Arī tavai mašīnai to izdarīsim. Skaisti. Perfekti. Mašīna īstenībā no apakša ir ļoti laba. Ļoti labs stāvoklis bija. Viss skaisti. Smuki. Voilà! Labi, sorry, nevar redzēt, bet jā, katrā ziņā esam to izdarījuši. Tagad ņemsim šito visu nost un mums vajag nokrāsot suportus. Zeltainā krāsā, mums vajag uztaisīt izplūdu vēl, un mums vajag visu bodiju sapulēt, arī krāsojuma vietas, ir vēl ko diezgan darīt. Tā kā ķeramies klāt, pulkstenis ir bišķi pār 7 no rīta un maucam. Šodien jānokrāso obligāti suporti, jo plāns vakarā jau mašīna dzīt virsbūves daļā, un tad jau škurīt, pulēt un viss pārējās nianses. Tā mēs esam saslīpējuši, tagad uzgrundēsim, un tad jau krāsosim. Palielam krāsosim praktiski visu. Es saprotu, ka tas nav noņemts normāli noliks uz galda pulveru un tā tālāk. Šoreiz to ceļu neejam, šoreiz ejam, kā saka, lētāko un ātrāko ceļu, bet tai pašā laikā izsīsies tāpatās labi. Un rezultāts būs, es domāju, ka ļoti labs. Ir daudz krāsots. Protams, varam šito visu ņemt nost, tad jāliek jauni rēmkomplekti un tā tālāk. Darēs arī šitā. Tas ir aizmuguri, un šī mums ir priekšā. Ko esam uzklājuši grunti uz suportiem. Vēlams gaiši grunti, ja gribat gaišās krāsās krāsot, lai izceļās šajā gadījumā. No baloniņa epoksīda primers uzklāts, lai mums baigi neputa pistoli krāsojumi. Viss ir ļoti smuki, ko iesim gatavot pašu krāsu, un tad jau ar mazu spiedienu vairākās kārtās nodarīsim to lietu. Ņemsim zeltaino krāsu, tā ir industrija, baidīties par augstām temperatūrām, jo kā suports tomēr uzsilst. Lejam iekšā. Tā mums ir 4:1, tad mums vajag 150 grami, gandrīz jau ir. Paņemsim vēl un lejam klāt cietinātāju. Visu neliesim. Un šķīdinātāju. Šķīdinātājs industrijai vairāk domāts, cik jūs gribat viņu biezi uzklāt vai plānā kārtā gribat uzklāt. Šajā gadījumā mums jātraup kaut kur apmēram pa vidu. Ritīgi koši dzeltenas, ne? Samaisīsim. Un tad jau iesim močīt virsū. Varbūt prasījās bišķi tumšāk dzelteni, bet nē, es domāju, ka būs labi. Un vēl man ir plāns, nezinu, tas ir eksperiments, bet tur baigi nevar sačakarēties. Uz diskiem ir tāda uzraksts AMG iegravēts iekšā. Man ir plāns, varbūt var šito pašu krāsu, tos burtiņus sapilināt. Interesanti, kāds varētu izskatīties. Man nav nejaus, varētu pamēģināt, bet bail sačakarēties. Bet kas neriskē, tas nedzer šampaniet, vai ne? Man liekas, ka vajadzētu pamēģināt. The city is up in the madness. The people is giving the damage. They turn into animal savage. Rhinos and hippos. Tās teica par diskiem, ka es viņam kaut ko interesanti. Liku šitas ir tas stāsts. Riedriku uzraksts. AMG. Nezinu. Kroči, es viņu gribu dzelteni, kā suporta krāsā. Es domāju, tas būtu labs eksperiments. Tā, savienu tagad pamēģināšu. Pofīgi, riskēsim. Tā, tikko vienu disku pamēģināju. Man tāds speciāls zelta instruments. Izsēdējām riķībām. Paskatieties. Uzim parādīt rezultātu pēc pirmās kārtas.
domāju, nu apžāvēsim bišķiņu, uzliksim vēl vienu un tad pasīsimies, kā tas izskatās. Labs. Badīgi eksperimentēt. Tā, esam pirmspēdējā dienā, kad jāatdod Mercedes. Vakarā vēl krāsoju pēdējo krāsojumu, tas ir disku centriņi, parādīšu jums. Smuki, melni, spīdīgi. Un vēl pie tam ar manu custom izdomāto dzelteno logo. Un ir vēl viena lieta. Mercedes esam praktiski salikuši. Palikuši tikai kā karbona sliekšņi uzlikt. Jā, un jāuzlīmē uz supportiem AMG uzlīmes. Arī, ka mums ir pielikts karbona difūzers vai splitters drīzāk. Šeit mums jāuzliek sliekšņi. Mums ir nokrāsot supportiņi. Uzlīmēsim uzlīmīt. Reāli labi izstāsta. Tik niknis tāds čotkīs. Nice. Es domāju, to dzeltenu afigēnies. Nika jauna amortizatori, kā jūs teicu, atsaites visādas un pretrūs. Un mums vēl paliek visu sapulēt. Skaisti. Un, protams, izplūde. Un difūzers jāuzliek karbonu. Kaut kā tā mums te iet. Tā kā iesim uzlīmēt AMG uzlīmi. Tas tā kā tāds ķirsīts uz kūciņu. Tā atradīsim, kuras mums īstās vispār ir. Viens lielāks, viens mazāks. Tā, kur mums ir. Jep. Esam tuvu. Tik kaut ko jādabū pa centru. O, čotka. Nice. Uzreiz ir labāk, vai ne? Krūti, nu ko ejam, tagad priekšu uzlīmēsim. Bišķiņ tie ir lifehacks, jo es nedaudz, man liekas, ka redzu, kur bija vecā kaut kāds kontūrs. Tāpēc mums ir pēc kā vadīties. Bomba! Nu, tā kā liksim tagad diskus virsū, jaunos centriņus, tad jau laidīsim lejā un brauksim blakus smukajā telpā jaunajā. Tur arī gatavosim, pulēsim, sliekšņus uzliksim. Let's go! Nu ko, uzliksim vēl pēdējos plasmasiņus, un tad jau apsīsimies, kāda tas kops, kas mums te āta garāžiņā, bet es jau vienā pusē uzliku. Nereāli krūt, nu tāds bad boys būs. Nu ko, davai mētat ātri komentāros, kā jums patīk dzeltenie supporti ar dzeltenu uzrakstību. Nu reāli krūt, man liekas, un diski melni. Rītīgs bad boys būs. Dēm, man tāds prieks, ka mēs varam šitādu te vērķi saķūnēt. Nu, Ulu, kā tev patīk? Īstās bišķi pēc bad boy, ne? Jā, tie dzeltenie supporti apēdi. Un kā tev mans izdomātais uzrakstīņš? Jā, arī forši. Šitas te, mans budžets. Arī izdomāju pats. Rītīgi labi. Nu, ko ir tas laiks dzīt iekšā blakus boksā? Liekam uz lielo mazo pacēlāju, kur gan pulēsim, gan būvēsim izplūdi un pieliksim pēdējās lietiņas, lai viss būtu gatavs, un tad jau nākušajā dienā atdodam mašīnu. Tā, ir pirmspēdējā diena, kad jādod Mercedes šitas te skaistulis. Tā mums mašīna ir atrodās pacēlāji, jo mēs viņu slīpējam, pulējam, un šodien vēl jāuzliek keramika, un kas tik vēl ne, bet īstās vienkārši bad ass Mercedes. Reāli krūta. Tā, un šodien vēl mums ir operācija, izpildu taisīsim skaļāk. Mums ir forši melni gali, tināsim ar tigu. Un būs baigi skaļais, jo šeit nāk bunduļi, vai nebūs bunduļi. Es domāju, būs raķeti. Jūs neticēsiet, kas ir ieradies pulkstens nepilnos 6. Pats metinātāja kungs Oskars savā visā būtībā, nezinu, viņš šitā pašo pasties vēl kādu pusstundu. Tā viņš sāks domāt, ko darīt. Jā, Oskar. Nu? Jā, Oskar, tas sāk šodien ko darīt. Es jau daru. Tu izslēdz to telefonu vai iedod man viņu? Nu, kāds plāns ir? Ko nogriez, no? Uztaisīt nepareizi, uztaisīt skaļāk izplūdu.
Pēc iespējas maksimāli kvalitīvi. Taisnība. Es zinu, ka tu to varēsi. Protams, ka varēs. Viss dāj, zīmē to marķieru tur un žņāk ar šo zobenzāģi. Viss jau kaut kas normāli jēdzīgi jāatmēr, lai kaut kas nāk taisnība. Jā? Jā, tā vajadzētu. Vienreiz pasīs. Un dāj, griez vaļā. Līdzīgi jau būtu. Tu traks ir pagāja, jānomēri. Jānomēri? Jā. Nu, tas mēri. Tu arī, Man baterija nav mūžīga. Nu jā, bet tu arī man dari. Tu jau prasīsi no manīm pēc tam kaut kādu Protams, ka es prasīšu. kvalitāti. Tā, ļausim Oskaram strādāt, es būšu asistents, nedaudz ar kameru. Kritīšu viņiem uz nervu un kaut ko padošu, padevai un malcam kroču timelapsi. Karsts? Skaties, jau bleķi zāģē viņu. Mēs jau ņeržu gribam zāģēt. Tas ļoti slikti. Tā ir ņerža? Jā, laikam. Nu jā, noteikti. Vai tas zāģis sūdīgs? Viņš arī sūdīgs. Vienkārši zāģē. Pofīgi, tev ūdeni vai ko tev vajag? Ko tu gribi? Kaut ko dzēsējam, jā. Kas šis ir? Ūdens. Ideāli. Edī, ko tu darīsi? Pabēdināt tīgu. O! Mums būs jauna pakalpojums drīz. Tev tikai tīgi jānopērk. Paņems nosīs. Edī, pirmo reizi tu to dari, un es pirmo reizi mūžā tev filmē, ka tu to dari. Viss cieņiediem. Es laikam nevarētu saņemties kaut ko pamēģināt ar tīgu. Nedaudz papulēsim. Tā mums ir pēdējā fināla diena. Osīts joprojām metina, jau visu nakti metina. Cik nezinu, ko viņš īsti metina, bet laikam metina. Vai ne, Oskar? Viss te mēs darbojamies, vēl visādas jau uzlīmes līmējam, un pa lielam mums ir palīdz tikai izplūdu pabeigt. Un pielīmēt pāris naķeņus jau te jau šitās te pielīmējām jau 63. mašīnu sapulēt. Un uzlikt jau keramika. Mums paliek tikai Oskar šept. Svarčiks. Vai ne, Uldi? Jā. Ko mašīna ir pāriet ar rupjo pastu viscauri, ir saslīpēti grūži. Tad noiesim vēl ar vidējo pastu, ar smalko pastu un jau turpinam taisīt izplūdu. Šajā gadījumā ļoti sarežģīti bija tas, ka ir divas izplūdes, viena labā, kreisā pusē, un kamēr tu noliec plus mīnus vienā, tas ļoti daudz laika prasa. Tā kā ir laiks beidzot paklausīties, kā tad šis zvērs skan. Man lūdzu salavecīt, ja tu šo redzi, man arī lūdzu tādu. Nu, ko bliežat iekšā komentāros, kā jums patīk jaunā skaņa. Vienkārši kosmos. Tā mums vēl palicis ir uzlīmēt šeit uzlīmīt. Un šeit. Un uzlikt numurus. Un būs stīgā. Hei, Oskaru. Malacis. Paldies Oskaram par foršo smuko metinājumu. Īstās ļoti labi. Un skan vēl labāk. Nu ko? Viss. Un šeit nu ir rezultāts.
Yes! Ir tā diena, kad jādod mašīna. Mēs esam gatavi viņu atdot. Gaidām saimnieku. Saimnieks būs jau pēc kādas stundas. Bet, kā jūs tagad redzat, izstās vienkārši rītīgs, bēdās aparāts. Man ļoti patīk. Īpaši tās brēmas ļoti labi izceļās, kā tādam Lamborghini. Man tā liekas, vismaz personīgi. Protams, šis ir tāds, ja man tāds Mercedes būtu, tad viņš izstītos tieši šitā. Jo, kad saimnieks atstāja atslēgas, viņš teica, Arči pārsteidz mani. Es ceru, ka es viņu pārsteigšu, jo es viņam esodīju pāris bildes, bet nevis kā viņi izstāsta, bet kā viņi top. Un es viņam teicu, ka es vairāk nesūtīšu, lai, kad atnāk, lai ir bišķi viņam wow efekts, ka viņš ir arī kaut ko nevis ir. Ne, lai ir tā, ka viņš nezina visu, kā tā mašīna apmēram izskatās kopskatā. Bija 10 trakas dienas, ir servisā visur citur, bet esmu ļoti priecīgs ar savu komandu. Pirms Ziemassvētkiem pabeigt visas mašīnas, visu vadot, un visi ir priecīgi, un cerams, ka Mercedes saimnieks arī būs priecīgs. Tur viss nav par ko bēdāties pa lielam. Baigi labi. Baigi labi. Atdosim mašīnu, un tad jau brauksim svinēt svētkus, un gadīsim jauno gadu ar šitīgi pat interesantiem projektiem, jaunām mašīnām, stilīgām. Esmu atdevis Mercedes, un saimnieks vēlāk atsūtīja pāris ziņas, foršas ziņas mums, un reku, ko viņš mums uzrakstīja, kādas ir viņa emocijas pēc to, ko mēs izdarījām ar viņa mašīnu šeit. Tā kā, jā, ritīgs prieks, labi tāda gandarījuma sajūta par to visu pasākumu, un tas pat šādas klienta ziņas pat ir foršāk kā saņemt gandrīz pat naudu, jo mums ir svarīgi, lai klients ir priecīgs un esam devuši viņam tās emocijas, ko viņš ir gaidījis un ko esam gaidījuši mēs. Tiekamies jaunos projektos, jaunās epizodēs, un nākušā mašīna jau būs arī melns. Bet neteikšu kas, bet kaut kas melns. Laimīgi jauno gadu. Čau visiem! Wanna feel it.